Mēs no agras bērnības esam mācīti mīlēt dabu, nekad nedarīt tai pāri, arī ar cieņu izturēties pret tām vērtībām, kas mums ir dabā, pārzināt, kas ir rakstīts sarkanajā grāmatā. Nekad, piemēram, pārgājienos ejot vienmēr, ja ir kādas oficiālās vietas, kur ir tādas kā kempinga vietas, vienmēr mēs šīs vietas atstājam tīrākas nekā tās ir bijušas iepriekš. Tāpat arī braucot uz jūru, vienmēr mēs savācam atkritumus. Tas viens maiss, man liekas, nu kas tur ir viens maiss aiznes projām no jūras, bet ja katrs, kurš aiziet aiznes pie vienam maisam, tad mēs kopā varam palīdzēt jūrai elpot vai dabai elpot. Mans izvirzītais mērķis bija mazāk doties uz lielveikaliem. Es varu teikt, ka man tās vairāk vai mazāk ir izdevies. Vairāk piedomāju pie tā, lai šīs preces es iegūtu kvalitatīvas un caur citiem kanāliem nekā caur lielveikaliem, un līdz ar to tam arī vairāk pakārtoju savas ģimenes ēdienkarti. Un tas varbūt ir tas arī tāds ļoti interesantais. Un tas avots, kur es smeļos pārtikas preces, ir mani lauki galvenokārt. Jo šajā sezonā, kas ir tāda rudens beigu sezona, ir ārkārtīgi daudz lauku labumu, kas joprojām ir labi un kurus var izmantot. Ir ļoti daudz dažādu dārzeņu. Tāpat arī vienmēr duroties atpakaļ uz Rīgu, tad ir ārkārtīgi daudz dažādu maisi, kas ir pārpildīti ar to, kas laukos ir. Varbūt dažkārt, teiksim, lielveikalos ir grūtāk atrast preces, kas būtu mūsu pašu vietējā ražojuma. Tāpat viens no mūsu tādiem arī uzdevumiem bija paskatīties, kas ir mūsu atkritumu maisiņos. Un tas arī ir tas, ko es katru dienu pamanu un domāju, kā tas var būt, ka taču es neko it kā daudz neesmu pirkusi, neko daudz neesmu darījusi, bet tie atkritumi kaut kā krājās. Un tad es iedomājos to savu maisiņu, un tad es iedomājos visas savas mājas maisiņas, un tad aizēju uz rajonu un tā tālāk. Un saprotu, cik ārkārtīgi daudz jau mēs ikdienā izmetam ārā. No rīta mums ir apmēram tik daudz lapu vienam cilvēkam. Uz abām pusēm drukāt nevar, tāpēc, ka tas sarežģītu visu lasīšanu. Tajā brīdī, ja kaut kas notiek kādas kļūdas vai kaut kas ēterā, tad ir grūtāk pāršķirt lapas un meklēt to tekstu otrā pusē. Un man šķita, ka tas ir tik ļoti nežēlīgi, šis lapu daudzums, ka mēs nekur tās īsti neizmantojam pēc tam, un televīzija ir liela, un daudz cilvēkiem ir nepieciešami scenāriji, un mēs daudz izmantojam papīru savā ikdienas darbā. Sākumā vedām uz Līgatnes papīra fabriku, un šoreiz arī mums tur stūrītī stāv tāda pelēka kaste, un tad vienmēr pēc darba mēs, ejot ārā, šīs visas lapas atstājam un vedam otrreizējai pārstrādēji. Plastīti arī spils, bet rekur arī mūsu kafijas krūzītes. Tas viss iet pie papīra. Es gan ikdienā pēdējā laikā cenšos neizmantot arī papīra krūzītes. Pārsvarā dzēnu no savas krūzītes dodos izmazgāt vienmēr.